uzskatot, ka mēs esam Latvijas uzņēmums, jo mums ir 51%, teiksim, kapitāla daļa, mums arī ir vāciešu partneri, ja, kam ir 49%, bet mēs esam latviešu uzņēmums, un tāpēc mums arī Latvijas tirgu jāstrādā. Tas ir mūsu uzstādījums, jau tīri tāds, nu, tīri, kā saka, no nacionālās puses. Ja, tā ir nacionālās pašapziņas jautājums, ja, jo nu, kas tad par sevi neparūpēsies, ja ne paši. Ja. To, ka Latvijas lielākais dabas resurss ir meži, mēs zinām, bet par to, ka tikpat augstā vērtē varētu ierindot arī kūdru, mēs aizdomājamies reti. Vienlaikus mūsu bagātīgā kūdra jau gadiem mēro ceļu pie prasīgākiem klientiem visā pasaulē. Viens no lielākajiem kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmumiem Latvijā ir LaFlora. Šis ir jauno laiku purs, tā viņu arī var nosaukt, ja, tas ir radies Latvijas neatkarības laikā, uzbūvēts. Purvs uzbūvēts. Uzbūvēts purvs, jā. Uzbūvēts purvs kūdras ieguvēji. Un nu, šeit ir pamatīgs darbs jau ielikts iekšā, jā, jo šie betona ceļi, ko mēs te skaisti varam, ja, ka varam braukt ar turistu autobusiem šeit kaut to iekšā, un kas arī ir darīts, un ļaudis ir skatījušies, kas šeit notiek. Ir uztaisīts kaut kur 5 km garumā jau, un mēs katru gadu pa kādam kilometram liekam klāt. Jo tas ir ļoti svarīgi loģistika, lai tik klāt. Šī te 360 grādu panorāma, tas ir tā jūsu tā pamatvalstība? Šeit mēs strādājam, pie tam vēl tā valstība iet vēl uz priekšu, ja, kopā šeit ir pie 900 hektāriem, ja, un tā īsti mēs esam auguši tikai 300 hektārus. Ja, tas nozīmē, ka mums vēl daudz darba priekšā, lai to visu sagatavotu normālai ražošanai. Un, tas prasa ļoti lielu darbu, un kas nav mazsvarīgi, arī ārkārtīgi liels naudas līdzekļus investīcijas. Ja? Jo jūs redzat, ceļš jau ir skaists, ja? Bet viņš maksā naudu. Ja? Mēs apmēram aprēķinājuši, ja, ka ar visu ceļu, ja mēs tiešām šādu veidu ceļus būvējam, tad 1 hektāru, lai sagatavot, ir 10 000 eiro jāiztērē. Tā, ka tie jau skrien jau miljoni, ja? Un mēs ļoti... Visu to naudiņu, ko pamatā mēs nopelnām, mēs liekam iekšā purvu apguvēju, lai to visu sagatavotu. Un šeit nepieciešama gan moderna tehnika, gan arī cilvēku resursi. Un man ir prieks, ka pie mums strādā tiešām labi cilvēki, profesionāli cilvēki. Gan pieredzējuši, gan jaunāki. Un bez viņiem tas viss nebūtu iespējams. Ja? Vasaras mēnešos te strādā vairāk nekā 300 cilvēku. Uldis Ameriks pēc izglītības ir meliorātors un labi pārzina lauku apguves specifiku. Šī purva sagatavošana kūdras ieguvēji prasījusi 5 gadus. Tas viss ir ilgs process, jābūt pacietīgiem. Ir arī bijis viens otrs nepacietīgs. Mums bija viens gadījums, ja, ka brauc ar traktoru purvā. Ziemā tas gan notika un gribēja tā pa taisno aizbraukt. Un labi, ka viņš izliet ārā no tā traktoru, jo tas traktors mēs viņu atgūsim pēc gadiem, es domāju, 5, 6, 7, ka mēs būsim nosusinājuši, ja, un atraduši viņu. Ja, bet tāds gadījums arī vienkārši jābūt pacietīgiem, uzmanīgiem un arī saprātīgiem. Latvijā paliek vien 10. daļa no LaFlora iegūtās kūdras, un šajā purvā tās pietikšot vēl 50 gadiem. Ir 2 tās ieguves veidi. Traktori, kas kā milzu putekļu sūcēji brauc pa nosusinātu purvu, iegūst frēzi kūdru. Savukārt tie, kas kā vaboles lēnām rokas zemē, iegūst griezto sūnu kūdru. Tā ir augstvērtīgāka, jo izgriezta gabalos tā saglabā savu struktūru. Vienā mēnesī šāds traktors izgriež kūdras klājpus vairāk nekā 20 km garumā. Šie te jūsu maizes klēpiņi, ja? Pēc skata vismaz, pārnes tā nozīmē noteikti. Tieši tā viņš arī ir, un šeit var redzēt, ka šis lauks ir viens no tiem jaunākajiem tikko apgūtiem, vai ne? Un tur tālāk panorāma, ja? Kas mums vēl stāv priekšā, ja? Kādi darbi. Bet šis ir tas produkts, kas mūs baro tieši tā var nosaukt.
Bet tā frēzes kūdra un šī kūdra, kur ir tā starpība, tā atšķirība, es nezinu, arī cenā varbūt un ieguvē? Jā, nu, jūs esat ļoti labs speciālists, uzreiz sapratāt. jo, teiksim, tīri pēc elementārās loģikas, ja frēzkūdras lauks un nobrauc traktors uzrušina, savu vējuši izžāvē, tad brauc vēl viens traktors ar kaut kādu mašīnu, kas šo kūdru savāc, izber. Tās ir vienas izmaksas. Otras izmaksas ir, ka tu šo izroc un tad ar rociņām vienreiz krāmē, otrreiz krāmē. Loģiski tas ir daudz dārgāk, jo roku darbs jau, nu, viņš ir tomēr dārgāks nekā uz to produkcijas vienību, nekā, ja to strādā tehnika. Tad ik pa laikam atnāk kāds vīriņš vai sieviņš un šo visu ar rokām? Jā, viss šis klājums, ko mēs šeit redzam, griezto kūdu, tas ir viss ar rokām pakrāmēs. Pēc tam vēl vienu reizi un otru reizi, 2 reizes. Bet ne visu grieztās kūdras gabalu liktenis ir ierastā pārstrāde mēslojumā. Labākos savām vajadzībām izmeklē Ulda dēls Edgars. Viņš radis pavisam jaunu pielietojumu šim līdz galam neatklātajam dabas resursam. Nu, šeit ir izstrādāts viens no produktiem, kas ir kūdras podiņš, paredzēts dekoratīvajiem augiem. Nu, vislabāk viņš mums šobrīd ir sadraudzējies ar kaktusiem, jo pašiem kaktusiem ir forma un tā krāsa, viņa jau veido to koptēlu. Zem šīs tekstūras slēpjas kāds zināms dabas cikls, piemēram, šeit varbūt ir dedzis, kur ir tumšākas līnijas, kur ir gaišāks, varbūt ir bijis sauss vai mitrs vai lietains. Un es domāju, ģeologi varētu pēc šī kluča daudz ko pastāstīt, jo viņš varētu kalpot kā tāda karte. Tas veselu laikmetu rokā turiet, 1000 gadu vai mēs pat nezinām cik. Jā, nu šeit mēs varam redzēt, ka tas ir, ka būtībā tas slānis viņš varētu būt 5000 gadi un pēc ledus laikmeta. Šo materiālu iespējams, ka tikai mūsdienās arī varētu cilvēcīgi apstrādāt, jo ar mūsdienu tehnoloģijām un iespējām, jo agrāk tas nevarētu ņemt kalti. Ar kaltiņu nevarētu. Kaltiņu neiztaisīt, jā, un tas nebūtu iespējams, tāpēc varbūt arī šobrīd tieši arī šis materiāls ir šī gadsimtā pieteicies uz šāda veida, kā saka, parādījies pats ir gaismā, lai viņu apstrādātu, jo agrāk tas nebija iespējams, jā. Sākot jau no tā, kā purvā viņu iegūst, jā, kā ir jāatrod pareizais lauks, jāatrod pareizā vieta, jāatrod pareizie kluči, jāšķiro šie kluči, viņi jāžāvē, un tur ir pie pareiza mitruma, tad viņus var apstrādāt. Tas viss prasa tādu, kā saka, jau izpētes. Tas ir izpētes process, es teiktu, no nulles, jo ja koku mēs zinām un daudz materiālus mēs pazīstam, tad šo mēs vēl neesam iepazinuši. Un es arī nezinu, kur es varētu meklēt informāciju par šādu, jo es nekur arī neesmu redzējis, kad šādā griezumā šo materiālu kaut kur izstrādā. Patentēs un būs ļoti bagāts onkulis. Es pat domāju, ka tas pat nav patents, vienkārši mēs esam bagāta valsts ar šo resursu, kuru mēs varam apgūt un ekonomiski izmantot. Kūdru apstrādā līdzīgi kā koku, taču jārēķinās, ka tāpat perfekti izžāvēta ir daudzas reizes trauslāka. Edgars un viņa domu biedri kūdras pielietojumu saskata mākslā, interjerā un veidojot dizaina elementus. Iespējams, ka jau tuvākajā nākotnē kūdra kļūs arī par rotaļlietu, bērniem un vidē nekaitīgu konstruktoru. Galvenā tā ideja, lai viņi aptausta viņu, lai viņi saprot, lai viņiem var izskaidrot, kas tas ir, lai viņiem ir tās varbūt zināšanas par to mūsu resursu, kas mums ir, un par to mūsu dabu, kāda mums viņa ir. Un, tas vairāk ir tāds, kā jau es minēju, tāds iepazīšanās process. Bet tīri praktiski, zinot savējo puiku, viņam ļoti patīk zāģēt. Tas būtu daudz drošāks, ja viņš zāģēta koku, nevis metāla zāģi. Piemēram, 4 gadu vecumā. Jā. Tas ir vairāk, lai tā darbošanās notiek dārzā, pie kam, kā jau minēju, viss, kas no viņa izbirst, tas, protams,
kalpot kā augsnes ielabotājs un tādā veidā, tas ir vairāk tāds dabas zinību un dabas šī materiāla iepazīšanas process. Līdz plaša patēriņa preču veikala plauktiem gan vēl ceļš ejams. Pagaidām galvenais šķērslis ir cilvēku attieksme pret kūdras pielietojumu kā tādu. Ir vajadzīgs laiks un līdzekļi, lai cilvēks vispār būtu gatavs pieņemt kūdru kā izēju materiālu. Taču Edgars ir apņēmības pilns izzināt šo dabas resursu vēl vairāk un zināšanas nodot patērētājiem. Šeit es mazliet gribētu, lai ieskatās un padomā par to, varbūt, ka var ieraudzīt tur kaut ko vairāk. Un tajā brīdī varbūt cilvēki aizdomājās, kad, varbūt tur, kur mēs neko neredzējām, mēs sākam kaut ko redzēt. Dēla nodarbošanās Uldim ir kā skatu tornis. Tā paplašina redzes loku kūdras izzināšanā. Bet skatu torņi ir arī neatņemama sastāvdaļa kūdras ieguves pūru vainavā. Pašam bieži sanāk šeit uzkāpt? Uzkāpju un paskatīties, kā tas izskatās. vai te viss ir kārtībā, vai viss ir tā kā vajag. Jo bieži vien jau mēs arī, teiksim, ja klienti brauc, ir sevišķi lielie klienti no ārzemēm, kuri strādāja to mūsu teiksim, produkciju. Ja? Ir sevišķi tām eksotiskām, ir sevišķi korejietis bija ļoti pārsteigts un teiksim, viņu arī mēs uzkāpām turnē, viņš paskatījās par visu to plašumu. Viņš nekad mūžā to nevarēja iedomāties, ka kaut kas tāds ir pasaulē. Valstī, kur viens otram uz galvas dzīvo, tur nevar tādu plašumu iedomāt. Jā, un ka tas tiek tādā veidā ražots, un tā kā, jā, tas tornis īstenībā ir viena laba lieta. Ne tikai no praktiskā viedokļa, bet arī no sajūtām, jā. Īstenībā es jau ar kūdru nodarbojos tikai šos 20 gadus, un pirms tam meliorātors un nodarbojamies ar lauku meliorāciju un ar drenāžu būvniecību visu kaut ko. Un tikai tad ienāca šajā purvā un šajā nozarē, un kā jau dažādām lietām ir, kad, ja tu sāc kaut ko nodarboties, tad tu atklāji to šausmīgo plašo to apvārsni, ka tu nevari viņu aizsniegt, un tu esi saslims ar to praktiski. Tā, kad dūlais Dauku, viņš gāja, man jāredz, kas tur ir aiz tā apvārši, un tu beigās tu pats paliek par tādu, jo kūdra ir tāda matērija, ļoti interesanta dzīva matērija īstenībā, jo katru gadu ir kaut kas cits, katru gadu ir gan atšķirīgi klimatiskie apstākļi, gan atšķirīgi, kūdra katru gadu ir savādāk. Kūdra ir savādāk katrā laukā, kūdra ir savādāk katrā purvā, un tam visam viņi ir jāsaprot, jāizjūt, un tad tu vari ar viņu strādāt. Un pie tam vēl tas darbs, ko tu dari, tiem cilvēkiem pēc tam rada kaut kādu gandarījumu prieku, ne tikai mums, ka mēs esam kaut ko ieguvuši, bet pēc tam, kad tie cilvēki kaut ko izaudzējuši. Teiksim, skaistu puķīti vai un ka viņš saka, jums te kūdrā vajag labu augu, forši. Tad man par to jau lielākais prieks ir, Tagad mēs ejam cauri gatavās produkcijas laukumā, un tūlīt mēs aiziesim tur, kur ienāk iekšā izēra materiāls. Tas būtībā ienāk no purva kūdra, kur pēc tam tiek izmantot pārstrādē. Respektējam tehniku. Jā, tehnika ir apjomīga. Un šeit ir tāds kā angārs uztaisīts, ja ir kaut kādi sniega vai lieta, lai tas būtu zem jumta, lai viņš tur nesamirkst papildus, un šeit mēs varam redzēt šī tā saucamā prēskūdra, ko mēs tur diskutējām par viņu, kad viņi tā kā ir lētāk un ātrāk savācam un lielākos daudzumos, un šeit ir tā grieztā kūdra, jau atvest stāv zem jumta, un tad viņi tiek pievienot, un tā mēs šeit darbojamies. Šeit ir iekšā dzirnava, un redz, kā tiek lucīši, kādi viņi paliek. Viņi tiek sadrupināti. Tas milzīgais darbs, kas tur ar rokām ir izdarīts, šeit būtībā tiek iznīcināts. Labi, tas tā pa jokam, bet tur tā jēga. Tā jēga ir tā, lai tu dabūtu to konsistenci, to sausumu. Tā materiālam jābūt ir sausam, lai tu viņu varētu samalt, lai viņš saturētos kopā, lai viņš būtu pietiekami, lai viņi varētu izsijāt. Te ir viss tā ķēde,
tās investīcijas, kas iet ne jau tik daudz šeit tajās mašīnās un tajos maisos un tajās iekā, bet tā galvenā investīcija pie izējumateriāla, tajā purvā. Tas purvs ir jāuztājas tāds, lai tu var iegūt maksimāli kvalitatīvu to izējumateriālu. Tur ir tā būtība un tur ir tā naudiņa. Iesim tālāk. Uzņēmuma 20 gadu darbības laikā ražošana attīstīta pakāpeniski un ar lielu pacietību, gluži kā sagatavojot purvu kūdras ieguvēji. Arī investīciju ziņā viņi ir bijuši gana konservatīvi. Kā jau purvā, arī maldugunis bijušas daudz, taču piesardzība likusi izvairīties no banku vai investoru kārdinājumiem. Es teikšu tā, ka es domāju, ka latviešiem vispār ir tas... Latvieši ir cietēji, mēs esam cietēji tauta. Mēs esam apdižoti. Ja? Mums ir tik daudz sērdienas. Ja? Arī hokeja mums apdižoja. Arī tur mums pat apdižoja, pēdējais. Ja? Un beigās, es domāju tā, ka bet tu jau pats atdod citu rokās. Tas, ko tu varēji pats paņemt, ja? Un kaut ko uzsākt un darīt, tu atdod citu rokās, vai arī aizbrauc uz ārzemēm un ciet tālāk. Bet tā ciešana kaut kā jāpārvar. Jāiet ir savs laiks atzīt, ka mēs esam cietuši, bet arī jāpienāk brīdim. Un te ir tā runa par to pārdošanu. Ja? Tā pārdošana, tas ir pats vieglākais. Un daudz tagad saka, kāpēc mēs pārdevām? Rekā tagad ir dārgāk, ja? vai rekā tagad varētu labāk pārdot. Bet tu esi to pārdevis. Tur tu vienreiz, tā kā mēs sakām, kūdru var iegūt tikai vienu reizi, un tad tev jāgaida 7000 gadu. Jā. Tā kā te jau tā atbilde ir, ja, ka gribās tomēr, ka mēs, tas ir tāds godu jautājums, ka mēs latvieši arī kaut ko varam. La Flora dibināta 1994. gadā. Toreiz juku laikos Uldis kopā ar vairākiem bijušā Jelgavas purva meliorācijas uzņēmuma darbiniekiem izgāja ļoti grūtu privatizācijas ceļu, līdz uzņēmums nonāca pašu rokās. Es būtībā esmu šeit ienācējis, bet Pauls ir jau no bērna. Kā es gan varu pateikt? Varbūt pastāst, kā te bija kādreiz? Es sāku pēc padomju armijas, 67. gadā. No 4. kursa mani paņēma, un tad es atgriezos. Un sāku kā meistars strādāt te pēc demobilizācijas. Tad jau purva apmēram bija apgūt kādiem ap 60 hektāri jau bija apgūt, un tā pārējie līdz 1000 visu apguvām tanī līdz kādam 78. gadam. Bija apgūt ap 1000 hektāriem. Un principā apgādājām 2 rajonus, Jelgavas un Dobeles rajona saimniecības ar pakaišu frēsu kūdru. Ieguvām līdz 100 000 tonu gadā. 51% uzņēmuma akciju pieder 12 bijušajiem darbiniekiem, pārējā daļa vācu investoriem. Uldis cer, ka viņu bērni pārņems iesākto un uzņēmums paliks latviešiem. Viņa dēls Edgars jau sen aktīvi darbojas uzņēmumā, meklējot jaunus kūdras izmantošanas un biznesa virzienus. Un šeit ir vēl viens no produktiem, kuru es pats vēlētos, un viņš jau ir attīstības procesā. Tas ir dekoratīvais apmetums no kūdras. Principā šis ir viens no veidiem, kā izmantot pilnu ciklu varbūt ražošanā. Viss, kas paliek pāri no apstrādes gabalkūdrai, putekļi, viņus var apstrādāt un izmantot visu šo resursu pilnībā, izveidojot, pieņemsim, vienā no cikla vienā ķēdē, pieņemsim, vienā posmā, izmantot šo materiālu arī šādai špakelē, ja, ko varam varbūt klāt uz sienas, uz dažādām virsām. Kā šeit redzams, šeit vispār ir uz betona virsmas, jo viņš pats arī ir kā grunts. Viņš pietiekami stingri noturās. Kā viņš turās? No kā tā masa sastāv? Tas ir klīsteris un kūdra. Tā brutāli sakot. Tas svarīgais ir proporcijās. Kartupelis, kartupeļu lauks un kūdras purvs, jā, blakām un top šis vai kā tā? Jā, principā tā. Tā tas arī ir.
viņš vēl ir tādā attīstības stadijā, sapratnes stadijā, saprašanas stadijā par to, kas tas ir. Jo, kā es to sapratu pirms 7-6 gadiem, es varu teikt, ka diezgan krietni ir pamainījies viedoklis par to resursu, kāds viņš ir, par tām iespējām un par to uztveri un to saikni, kā to ar viņu strādā. Jo es gribu teikt, ka, es būtībā jau, tas ir, man ir tāds jau, es nezinu, tā saikne ar šo materiālu jau vairs nav kā ar materiālu, bet es teiktu, ka viņš jau uzrunā man jau, kad tādēļ arī ir šīs manas mākslas izpausmes formas, kuras es rādu no tā, kā šis materiāls ar mani komunicē būtībā. Kūdra ir trausls, taču ļoti interesants materiāls. Edgars to ir pierādījis, iesaistot tās apguvē arī tēlniekus. Viņš jau rosinājis un realizējis vairākus projektus, kas ļauj kūdru mums iepazīt pavisam citā gaismā. Arī biznesa plāni ir lieli, gan attiecībā uz kūdras izmantošanu, gan, protams, tirgus iekarošanu. Lielākais akcents likts uz eksportu. Edgars ir tāds augstais lidojums un māksla, radošums. Tad man tas viss ir jāpārvērš kaut kādā tādā praktiskā izpildījumā, un tas kaut kur kādam jāpasniedz. Tiekam galā tīri labi, man liekas. Edgaram gan ir jau, protams, brīžiem daudz to lidojumu, bet, paldies Dievam, nav nekāda, kā lai to pasaka, emocionalitātes tajā visā, un viss tas kaut kā racionāli novirzās. Edgaram patīk savu galvu, visu kaut ko ātri sadarīt, un tad postfaktumā pasniegt to informāciju, bet, lielākoties tas ir super. Bet, ļoti interesants arī man pašam tas izaicinājums, jo līdz šim nav bijis tādas pieredzes ar pilnīgi jaunu kaut kādas lietas uzsākšanu un viņas iepakošanu un novešanu tiešām līdz kaut kādai komerciālai veiksmē, teiksim, ja to tā var nosaukt. Vēl jau vairāk tas ir eksports, un skaidrs, ka tas būs praktiski lielākā daļa tā veiksme varētu būt tikai eksportā. Tā kā tas ir tāds ļoti interesants izaicinājums. Kamēr vēl tikai sākas ceļš uz veikalu plauktiem, jau notiek sadarbība ar dizaineriem, kuri elementus no kūdras piedāvā saviem klientiem. Mēs esam strādājuši pie dažādiem iepakojumu veidiem, un arī strādājot ar šo te materiālu, iedziļinoties tajā, mēs tā kā atradām visas tās novērtējām visas šīs labās funkcionālās īpašības, un sākām arī mēģinām arī izmantot pie jauniem produktiem, kad piedāvāt kā iepakošanas materiālu jau citiem uzņēmumiem, kas varētu ekskluzīvi un interesanti, un arī, es domāju, tas ir pietiekuši inovatīvi izmantot savā produktu iepakojumā. Tā būtu papildus vēl pievienotā vērtība. Šis ir iepakojums pulkstenim, kas arī šis piešķir tādu unikalitāti šim izstrādājumam. Arī viņš funkcionāli ļoti labi darbojās, viņš ir viegls, viņš pasargā. Tā kā mēs varētu aizstāt kaut kādā ziņā ļoti kaitīgo un neveselīgo putoplastu iepakojumu šīs čaulas. Protams, tas ir cits izmaksas, un to mēs varam atļauties tādā ekskluzīvā segmentā, un tur, kur patērētājs pircējs ir izglītots, viņš novērtē šo jauno materiālu. Lūk, šeit ir jau tā vieta, kur tiek ražots substrāts, šeit ir bunkuri, kur kūdra tiek iebērta, izēja materiāls. Šeit mēs redzam, ka receptūra ir uz rupjo kūdru. 10-30 acīm redzot, pēc acis spriežot. Tālāk viņš aiziet tālāk uz formēšanu, kur tiek skaitīti kubikmetri. Kūdrai nonākot ražotnē, tā tiek sadalīta un sajaukta vajadzīgajās proporcijās. Tāpat klāt tiek pievienotas vielas konkrēta mēslojuma sajaukšanai. La Flora klients ir profesionāls dārznieks, tāpēc šeit ļoti liela uzmanība tiek pievērsta kvalitātes kontrolei. No katra maisījuma ņemam paraugu, liekam viņu arhīvā, turam tur līdz gadam. Un, ja gadījumā ir kaut kādas problēmas, jo es gribu uzsvērt to, ka, teiksim, tam audzētājām, mēs varam radīt liels zaudējumus, ja mēs esam kaut ko nepareizi izdarījuši, vai kaut kas galīgi šķērsām ir, tad viņam neizaug. Viņš ir iesējis, audzējis, gaida, kad augs, bet neaug.
un viņam gal galā tad neiegūtā raža, neiegūtā peļņa un vispārējais, un tad var tiešām būt liels problēmas. Un tāpēc tas ir ļoti būtiski tieši šai kvalitātes kontrolē. Uldis Amerikas uzskata, ka mēs Latvijā savu bagātību neizmantojam efektīvi. Vides politikas dēļ tiek apstrādāts pavisam niecīgs skaits purvu, kas varētu nest ienākumus un cilvēkiem darbu. Jābūt sabalansētībai, lai tie reģioni attīstītos. Jo kur tad visvairāk purvu ir? Tā ir Latgala. Tieši tajā depresīvajā, teiksim, rajonā, kur arī tie ārzemju investori viņi labprāt nākt un strādāt, dot darbu, bet ir ļoti, ļoti problemātiski tieši šo atļauju, šo licenšu dēļ, jā, lai viņas varētu nodrošināt. Tā kā pamatā valstī arī ir jāsaprot, kas viņai ir, kādi viņas resursi, ko ar viņiem darīt, un kaut kādā veidā to plānot, jābūt kaut kādam strateģiskam plānam. Kūdras ieguves biznesām liela nozīme ir plānošanai. Lai strādātu produktīvāk, viņi ieplānojuši būvēt jaunu ražotni, tuvāk purvam. Taču atskatoties uz 20 darba gadiem, kā galveno panākumu atslēgu, Uldis Amerikas min godīgumu un pacietību. Protams, neaizmirstot pateikt paldies Latvijas dabai. Es saku paldies Dievam, tas tiešām mēs no Dieva esam stipri atkarīgi, jo tie ir visi tie klimatiskie apstākļi. Un teiksim, reizēm ir tā, ka liekas, ir galīgi svāks un pēkšņi kaut kas tā viss izmainās, tas mākonīts aiziet garām. Un tāpēc arī laikam ir tai filozofija arī jābūt tādai ētiskai vai pareizai, jo tad tev arī Dievs palīdzēs.